Normatīvos aktos izmaiņas ir ne tikai grozījuma veidā, kad tiek izmainīti atsevišķi dokumentu fragmenti, bet nereti vecos tiesību aktus nomaina jauni. Kā izsekot izmaiņām un saprast, kurā brīdī kurš ir bijis tas regulējošais normatīvais akts? Es piedāvā saviem lietotājiem jaunu tiesību aktu sasaistu veidu spēku zaudējušais, kurš zem šī statusa sadaļās saistītie dokumenti norāda uz dokumentiem, kurus aplūkojamais normatīvais akts ir atcēlis, jeb izmainījis to statusu uz statusu spēku zaudējušais. Kombinācijā ar sasaistu veidu status mainošais var izsakot, kurš normatīvais akts ir nomainījis citu, un kad tas ir bijis, un kurā brīdī kurš ir bijis tas regulējošais. Nodemonstrēsim tos piemēra bāzes un pa priekšu atradīsim kādu normatīvu aktu. Un tie būs noteikumi par maksāt nespējīgo darbu devēju, darbinieku, prasību iesniegšanas, izskatīšanas un apmierināšanas un administratoru apliecības izmaksāšanas kārtību. Tie ir 2009. gada 1045. noteikumi. Apskatot detalizēto informāciju par dokumentu un iepazīstoties ar sadaļu saistītie dokumenti, mēs redzam, ka šeit ir dokuments ar statusu spēku zaudējušais. Maksāt nespējīgo darba devēju, darbinieku prasījumu, iesniegšanas, izskatīšanas un apmierināšanas kārtība, tie 2004. gada noteikumi 830. Atvērsim šo te dokumentu, detalizēto informāciju, apskatīsimies sadaļu saistīto dokumentu, un mēs ieraugam, ka viņi ir nomainījuši vēl citus senākus noteikumus, 2002. gada noteikums 556, maksāt nespējīgo darba devēju, darbinieku, prasījumu, iesniegšanas, izskatīšanas un apmierināšanas kārtību. Un tagad apskatīsimies tā informāciju, un tam gan vairs tātad līdz tam šis regulējums tāds nav pastāvējis. Un tāpēc mēs varam tā kā atgriezties atpakaļ pie viena, pie otra, uz to dokumentu, ko mēs sākotnēji atradām. Tātad tas ir noteikumi 1045, 2009. gada, un vēlreiz atgriežamies saistītajos noteikumos. Un šeit mēs redzam, ka šim dokumentam ir status mainošais dokuments, tātad 2011. gada decembra, noteikumu numur 995, maksāt nespējīgo darba devēju, darbinieku, prasījumu apmierināšanas un administratoru atlīdzības izmaksas kārtību. Uzklikšķinot uz saiti, atveram šī dokumenta informāciju un redzam, ka tas ir spēkā esošs, atšķirībā no visiem iepriekšējiem. Tātad tas nozīmē, ka dotā brīdī šos jautājumus par maksāt nespējīgo darba devēju, darbinieku prasījumu un apmierināšanas un administratoru atlīdzības izmaksas kārtību regulē noteikumi numur 995, kas pieņem 27. decembrī 2011. gadā. Ceru, ka šī informācija jums bija noderīga un paldies jums par uzmanību.